Dāmas un kungi, šobrīd atrodos Liepājā, kur norit Liepājas rases veidotā kampaņa Tuvāk saknēm šķiro bio. Iesim noskaidrot, kas šeit notiek. Aiziet! Čau, Laima! Čau, Kasper! Ārkārtīgi liels prieks tev redzēt. Lūdzu, pastāst, kas šeit notiek. Šeit notiek Tuvāk saknēm šķiro bio pasākums. Mēs atrodamies Liepājā Pētertirgu un stāstam, kā dalīti jāvāc bioloģiskie atkritumi. Un mūsu galvenais šodien uzdevums ir uztaisīt mākslu no bioloģiskajiem atkritumiem. Nāc, tev parādīšu. Ejam, dodamies. Šeit ir mākslas darbs, kas ir tapis no bioloģiskajiem atkritumiem, jeb lietām, ko mākslinieces Patricija Reigven un Inga Jurova salasīja tepat Liepājas Pētertirgu. Šeit pārdevēji piedāvāja, gan bija dažādi veidi pipariņi, gan tomāti, gan āboli, gan viss. Tas, ko mēs jau šeit redzam, tev es ļaušu kaut ko vēl pievienot, jo tas viss vēl ir procesā. Tas vienkārši izklāja, kur man gribās, ja? Tieši tā, tas viss ir vēl radošs process. Īstenībā tik labi smaržo šis te viss. Un tad arī vēlāk šis te darbs tiks nogādāts pie mums uz atkrituma poligona Ķīvītes. Jā. Un mēs laika gaitā skatīsimies, kā viņš pārvēršas un kas ar šo visu ir noticis. Jo bioloģiskie atkritumi ir tās lietas, kas tad, kad mums viņas vēl vajadzīgas, viņas var pārvērst par kaut ko derīgu. Piemēram, par augsnes uzlabotāju, humusu, ja mēs, piemēram, taisam kompostu. Jā. Mēs gan poligonā ar bioloģiskiem atkritumiem darām drusku citas lietas, bet arī iegūstam vērtīgu biogāzi un ražojam atjaunojamo enerģiju. Nu, arī to es pielicu savu roku pie mūsu gleznas un varbūt es tev parādīšu tālāk, ko mēs vēl šeit darām. Šeit mums ir spēļu zona, varētu teikt, kur jaunieši jau nodarbojas ar to, ko mēs esam paredzējuši, dažādas aktivitātes. Šis ir Eko Baltija vidu spēle par atkritumu šķirošanu, bet es tev gribu parādīt arī savu spēli par atkritumu šķirošanu, kur tev ir jāšķiro īstas lietas. Kā tev ir, Kasper, ar atkritumu šķirošanu? Mājās šķiroju, bet šī tik smalka, man liekas, ka man nav vēl. Tas ir tāds nākamais līmenis. Kas tev trūkst? Vieglais iepakojums, man šķiet, ka tas ir tas. Jā, mūsu reģionā tas ir viss kopā un saucās vieglais iepakojums. Iespējams, ka tu jau to šķiro, jo tur ir papīrs, plasmasa un metāls kopā. Šitos visus man jau simtām reižu cilvēki ir pāršķirojuši, tur nekā netīra nav. Tu vari droši pamēģināt. Skatīties, kur tas mums iet. Plasmas iepakojums un plasmas iepakojums mums iet šeit, vai ne? Jā. Bet šitas ir vispār depozīts. Par tādu lietu jau tā arī jā, zini, par tādu vai es zinu, jā, un īstenībā tepat ir rakstīts. Labi, šito mēs neliekam iekšā, šito mēs nesam. Šito mēs nesam ārā. Reku, te man ir speciāla soma, kur mēs liekam iekšā depozītu. Šis te depozītam iet. Šis te mums iet pie vieglā? Jā. Un šitas mums arī te droši vien iet pie vieglā, vai ne? Kasper, man liekas, ka atkritumu šķirošana tev ir laba. Mēs te varam doties tālāk. Dodamies! Jā. Šī ir mūsu kolēģi no vidas pakalpojumu grupas. Un tad, ja kāds no tirgus apmeklētājiem šodien ierodās pie mums šeit, tad mēs pastāstam un parādam, kādā veidā atkritumus šķirojam mūsu Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā. Pārsvarā mēs stāstam, ka tie ir 4 konteineri. Šis te jau jaunums bioloģiskiem atkritumiem, vieglajam iepakojumam, stikla iepakojumam un tad šie sazīves atkritumi. Jā, un te arī var redzēt, ko drīkst mest un ko nedrīkst mest. Jā, tieši tā. Tie ir arī tie galvenie jautājumi, ko mēs te visbiežāk atbildam. Drīkst mest vai nedrīkst mest, kā arī kur pieteikt, lai mēs varētu šos atkritumus dabūt. Izcili. Paldies jums! Kampaņas meistarklasē daudz dzirdēju un redzēju, kā liepājnieki mācas šķirot bioloģiskos atkritumus, taču man gribējās uzzināt daudz vairāk, tāpēc es esmu atbraucis uz Liepājas rases poligonu, kur satikušos ar Normondu, kurš tad man pastāstīs nedaudz vairāk. Čau! Sveiks, Normond! Čau! Ārkārtīgi liels prieks būt šeit pie jums Liepājas rases, un uzreiz gribu jautāt gan tev, gan arī, lai skatītājiem būtu skaidrs, kas tad ir bioloģiskie atkritumi. Bioloģiskie atkritumi ir tā atkrituma daļa, kas sadalās kaut kādā īsā pārskatāmā termiņā. Mēs saprotam ar bioloģiskiem atkritumiem virtuves atkritumus, pārtikas atkritumus, zaļos atkritumus. Tie ir tie, kurus ved šurp, dalīti vāc un
no kuriem tad mēs tālāk iegūstam atkritumu gāzi, elektrību, siltumu un pārstrādājam viņam tos videi draudzīgā veidā. Un kā šie bioloģiskie atkritumi nonāk šeit Liepājas rases? Bioloģiskos atkritumus svarīgi ir nodalīt nost no pārējās atkrituma plūsmas, lai viņi nesabojā pārējo atkritumu masu. Un tad šeit viņus atved ar specializētu transportu, brūnos konteineros, un tad mēs viņus ievietojam tuneļos, sākam visus pārstrādes procesus. Tad mēs šobrīd piedzīvojam tādu īpašu kampaņu, un kā šī kampaņa ir saistīta ar bioloģiskiem atkritumiem? Mums Latvijā, tādā skaitā Liepājā, Liepājas reģionā, Dienvidkurzemes reģionā, ir jāsāk dalīt, vākt bioloģiskie atkritumi. To mēs mudinām iedzīvotājus, atkritumu radītājus, mācām viņiem, izstāstam, kāpēc tas jādara, cik svarīgi to ir darīt. Tur ir vairākas lietas, ko ar bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu mēs iegūstam. Viens ir, mēs iegūstam materiālu, kur pēc tam var izmantot mēslošanai, augsnes uzlabošanai. Otra lieta ir, mēs nesabojājam kopējo atkritumu masu, un līdz ar to no kopējās atkritumu masas ir vieglāk atkal atdalīt otrais izmantojamos materiālus. Tas ir metāls, stikls, papīrs, ja tie nav dalīti jau novākti. Un trešā lieta, ja bioloģiskie atkritumi kopējā atkrituma masā, piemēram, kalnā, un tur netiek savākt gāzi. Tad viņi tur tāpat sadalās, un kaitīgā gāze iet gaisā. Tās gāzes sastāvā ir metāns un noarda ozona slāni, kas, protams, ietekmē mūsu visu klimatu un dara visas sliktas lietas. Bioloģiskie atkritumi ir apmēram puse no kopējās atkritumu masas, un ja pusi no kalna apjoma mēs samazinātu, es domāju, ka tas būtu liels iegūms. Jā, pavisam noteikti. Kāds ir, piemēram, viena ābola vai ābola sērdes ceļš, ka to izmet bioloģisko atkritumu konteinerā? Tātad ābola sērde vai sabojājies ābols nokļūst brūnajā konteinerā. Brūno konteineru iztukšo speciālā mašīnā, un mašīna atved pie mums. Mēs viņu tālāk ievietojam kopā ar citiem bioloģijas saturošiem atkritumiem, ievietojam tuneļos, kur 1 mēnesi viņus skalo ārā. Skalo ārā ar baktērijām bagātu šķidrumu, un sākās jau pirmais fermentācijas process. Un izskalojam no atkritumu masas bioloģiju, kur tālāk mēs šķidrās fermentācijas tankos, tajos apaļojos bunduļos, ļaujam viņam rūkt. Un no tās rūkšanas procesa mēs iegūstam atkritumu gāzi, kur tālāk mēs ražojam elektroenerģiju un siltumu. Un tālāk no tās masas, kas ir izskalota, viņa tiek izžāvēta, stabilizēta, un vairākas reizes pārsijājot, mēs iegūstam kompostu. Atkarībā no tā, cik cītīgi iedzīvotāji ir šķirojuši, cik daudz piemaisījumu, mēs tiekam vai pie pirmās vai pie otrās kvalitātes komposta, un tādēļ ir svarīgi mudināt, mācīt. Mūsu kampaņa Šķiro bio ir vajadzīga priekš tam, lai mēs iegūtu labāku materiālu, tīrāku kompostu, ko atgriezt tautsaimniecībā. Super. Skaists stāsts. Kampaņa Tuvāk saknēm Šķiro bio norisinās jau no jūlija vidus, vai ir manām jau kaut kādu uzlabojumu? Jā, mēs mēram rezultātu, un ja sākumā jūlija vidū uzsākot kampaņu Tuvāk saknēm Šķiro bio, procentuālais skaits, kam bija brūnie konteineri, bija iespēja šķirot atkritumus, bija 0,2. Tad šobrīd, pēc 2 mēnešiem, tas procents izaudzis jau gandrīz līdz 3%. Wow, tātad pieaugums ir jūtams. Un kā vispār iezīmējas nākotnes perspektīvā šis viss? Domāju, cilvēki arvien vairāk šķiros? Es domāju, ka noteikti. Protams, grūti ir cilvēka apziņu mainīt ar vienu pavēlu, ar vienu klikšķi, ar vienu rīkojumu. Un priekš tam ir vajadzīga skaidrošana, izglītošana, lai cilvēki saprastu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un tāpēc mēs saucam šurp, mācam, rādām, stāstam, kas notiek ar šiem bioloģiskiem atkritumiem, cik svarīgi viņus atdalīt no kopējās atkrituma plūsmas. Mēs iegūstam labāku materiālu, kur pēc tam varam vest ārā no poligona un kurš ir izmantojams apzaļumošanai, rekultivācijai un dažādiem citiem mērķiem. Milzīgs paldies, Normund, par foršo sarunu. Es tik tiešām ļoti daudz vērtīgu uzzināju. Taču jums, mīļie skatītāji, aicinu būt atbildīgiem pret dabu, kurā mēs dzīvojam, un atceramies šķirot gudri. Atā!
Dāmas un kungi, šodien ciemojos Jelgavā, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē, lai jums pastāstītu par kādu ļoti svarīgu pētījumu. Kādu? Nāciet noskaidrosim. Sandra, jūs esat vadītāja kādam īpašam un ļoti svarīgam pētījumam. Lūdzu, pastāstiet, kas tas ir par pētījumu un kāpēc bija svarīgi to veikt? Mēs runājam par ilgspēju, un mēs saprotam, ka ilgspēja ir būtiski svarīga ikvienam mums Latvijā, un, protams, ne tikai zinātnē, bet arī sadarbībā ar ražotājiem, un lai nonāktu šī informācija līdz ikvienam un katram mums Latvijā. Lūk, un līdz ar to mēs esam pārtikas tehnoloģi, un mēs strādājam ar pārtiku. Protams, ka pārtika, ja mēs skatāmies veikalu plauktos, ir iepakota. Iepakojums ir tā lieta, kur mēs varam ļoti daudz ko optimizēt un skatīties uz to, kā padarīt šo dzīvi daudz ilgspējīgāku. Jo ir brīžiem tāds mazliet nepareizs priekšstats, kad iepakojums vienmēr viss ir slikts. Un es vienmēr arī saviem studentiem saku, ka iepakojums nav slikts. Jautājums ar to, kā mēs viņu izmantojam, kā mēs ar viņu tiekam galā, kā mēs iepakojam un kā mēs skatāmies šo ilgspējas jautājumiem. Un pēdējā laikā tas kļūst aizvien aktuālāk. Un līdz ar to mums bija ļoti būtiski, ja mēs gribam sākt virzīties uz šo optimizāciju un uz ilgspējīgāku vidi, mums sākotnēji jāsaprot, kur ir tas punkts, no kā mēs sākam. Un līdz ar to mēs veicām šo pētījumu, ka mums bija jāsaprot, kāds vispār ir stāvoklis Latvijā, jo, protams, lielveikalos tajā brīdī, kad mēs ejam, lielveikalu plaukti ir ļoti krāsaini, spilgti, produktu ir daudz un cilvēks nākot, ļoti bieži mēs arī sakam, ka pērk ar acīm. Un tāpēc ir svarīgi arī šis aspekts, bet mums, kas bija vēl ļoti būtiski, tas, ka iepakojumam nav tikai šī funkcija, kur iepakojums satur produktu, bet iepakojumam ir būtiska nozīme. Un līdz ar to iepakojums nav tikai forma, kas satur un mehāniski nodrošina, ka produkts neizlīst vai viņš attiecīgi tiek saglabāts, bet ir pakošana dažādās gāzu vidēs, aizsargāzu vidēs, un līdz ar to iepakojumam ir vēl šajā ziņā ļoti būtiska nozīme. Un cik iepakojums jūs kopā izpētījāt? Iepakojumus mēs oficiāli rādām, ka tie ir vairāk kā 3000 iepakojumi, bet ko gribētu es teikt, ka šie iepakojumi nav tā, ka viņi būtu viena veida produktiem, bet ļoti dažādām produktu grupām. Mēs principā pētījām plasmasas, ja polimēru iepakojumus, bet tas mūsu galvenais uzsvars ir tieši vairāk uz to daudzveidību. Man kā patērētājam, cilvēkam no malas skatoties uz galda, liekas, ka visi šie plasmas izstrādājumi iepakojumi ir vienādi, vai ir kaut kādas atšķirības starp tiem? Principā ir tā, ka cilvēkam tajā brīdī, kad viņš šķiros atkritumus un visu, ko darīs, viņš viņus vienalga metīs plasmasas konteinerā, tāpēc, ka viņš skaitās kā plasmasas, kā vieglais atkritums, ar to tur nebūs problēmas, bet jūs kā patērētājs varat izvēlēties jau uzreiz ilgspējīgāku šo savu pieeju. Līdz ar to visiem šiem iepakojumiem ir apzīmējumi, un ja mēs tagad paskatāmies, paņemsim piemēram šo pirmo, kas viņam arī parādās šeit, ir, teiksim, burtiņi PP 5. Tas nozīmē, ka iepakojums no polipropilēna. Tas nozīmē to, ka principā šis materiāls ir pārstrādājams, un vēl kas ir tas no cilvēka viedokļa, viņš uzreiz saprot, ka viņš būs materiāls, kas no ilgspējas viedokļa iet uz pārstrādi pēc tam, kad jūs esat izmantojuši. Tas nozīmē, ka veikalā pērkot, pieņemsim šo produktu, es paskatos, 0,5, tātad pārstrādājums, tad es atbalstu. Jūs atbalstat šo virzienu, kad principā iepakojums būs pārstrādājums. Paņemsim šādu iepakojumu, piemēram, kuram skatāmies no nākamo numuriņu, kas šeit virsū, mums ir 7. Bet šeit apakšā vēl 7. ir PLA burtiņi. Ja ir PLA, tad tas ir biodegradējums materiāls, bet ja tur ir PLA burtiņi nav apakšā, bet tur rakstīts azēra angļu valodā vai tikai 7. tad tas nozīmē, ka materiāls ir daudzslāņu materiāls un viņš nav pārstrādājums. Renāte, es zinu, ka arī tu esi piedalījusies šajā pētījumā, kas studenti. Esi arī izstrādājusi bakalaura darbu. Jā. Kāpēc tev svarīgi par šo runāt? Kāpēc tev svarīgi šo pētīt un iestāties par šo tēmu? Manuprāt, ļoti svarīga ir pēctecība. Un ja mēs kā studenti neiesaistīsimies jau tagad zinātnē, kā notiks pēctecība, tas ir šis brīdis, kad ir pēctecība sākas. Un, manuprāt, ļoti izcila iespēja studentam iesaistīties tik nozīmīgā pētījumā. Tiešām es jau studenta statusā satiku nozīmīgus Latvijā nozarē iepakojuma cilvēkus. Jau tagad es viņus labi pazīstu, jau tagad mani zina nozarē, un arī šis pētījums atver tieši kā personai ceļu dziļāk nozarē, dziļāk iepakojuma vispār sfērā. Katrs iepakojums kaut ko nodrošina: gaismas necaurlaidību, gaisa necaurlaidību, lai nav tiešā aprite, lai tik ātri produkts nesabojājas. Katram iepakojumam ir nozīme, bet šobrīd mēs esam iegājuši bišķīt jau otrā grāvī. Ir par daudz, ir iespējas to samazināt. Vienkārši tas atkal ir ieguldījums gan zinātniski, gan arī, protams, finansiāli, lai pētītu, lai saprastu, lai pielāgotos. Pieņemsim, mēs varētu pāriet arī uz vienas krāsas materiāliem, kas palielinātu pārstrādājumu apjomu vienā reizē, kad nebūtu jāšķiro tur sarkanais, rozā,
melnais, zaļais, bet, pieņemsim, ir tikai melni iepakojumi vai attiecīgi caurspīdīgi un ļoti daudz produktīvāk pārstrāde. Resursu ietaupīšana un ilgtspēja. Bet atkal tā krāsa, tā jau ir arī tā dizaina lieta. Jā. Un, teiksim, uzņēmuma vadītājs, viņš, pieņemsim, redz savu produktu, es vēlos melnos iepakojumos. Tieši tā, un arī par to šobrīd tiek ļoti runāts pasaulē, kad būtībā iepakojuma nozarē būs ļoti jāmaina domāšana, lai viņš būtu ne tikai tiešām mārketinga līdzeklis, bet viņš arī būtu ilgtspējas līdzeklis. Par šo atbildes šobrīd vēl nav. Tiek daudz risinājumu. Mēs pārējām uz daudz vienkrāsaināku, varbūt dažādos toņos, pieņemsim zaļais iepakojumam, bet viņš ir vienā šajā tonī, kas ir attiecīgi tad uzņēmuma kaut kāds noteikts iepakojuma daudzums aiziet uz pārstrādi vienā šajā konteinerī. Notiek izstrāde, notiek zinātne, bet vēl ir ko strādāt. Šis pētījums notika ciešā sadarbībā ar šo universitāti, kur mēs šodien atrodamies. Kāpēc izvēlēties tieši šo universitāti kā sadarbības partneri? Vienmēr ir patīkami atgriezties augstskolā, kur tu pats esi absolvējis, jo es arī esmu beiguši šo pašu augstskolu, citu gan fakultāti. Es esmu vides inženieru zinātņu bakalaurs. Esmu beigusi arī vēl citu fakultāti šeit, bet vides zinības tā ir mana pamata nodarbošanās. Latvijas zaļajam punktam jau iepriekš ir bijusi sadarbība ar universitāti un tieši ar profesoru Sandru Brasavu-Muižnieci. Un tas mums šķita diezgan loģiski, jo viņi ir viena no kompetentākajiem un zinošajiem akadēmiskajiem spēkiem Latvijā. Un līdz ar to mēs jau uzrunājām viņus, un viņi labprāt piekrita un iesaistīja arī studentus šajā pētījumā, kas mums šķita ļoti būtiski, jo pētījums bija veselu gadu. Gada ietvaros tika pētīts un analizēts iepakojums. Manuprāt, tas gala rezultāts sanāca ļoti labs, jo mēs arī, tad, kad noslēdzām šo pētījumu, mēs organizējām šeit pat universitātē lielu konferenci, kur mēs aicinājām industriju, iesaistītās puses, gan arī akadēmisko spēku, gan arī likumdevējus, nozari, un diskutējam un runājam par šeit aktuāliem plasmasas jautājumiem, jo no šī gada Latvijā ir spēkā grozījuma noteikumos. Ja tev šis iepakojums ir pārstrādājums, tev ir viena maksa, un ja šis iepakojums ir nepārstrādājums, tad tā ir pavisam cita maksa. Un šī pētījuma rezultātā mēs arī ieguvām informāciju par to, kā aptuveni sadalās šis apjoms tirgu, cik daudz no kopēja apjoma, kas tiek novietots plasmasas iepakojumus, ir pārstrādājams un cik nav. Un tie dati rāda to, ka apmēram 13% no šī analizētā iepakojuma vispār nav derīgs pārstrādē, kas, manuprāt, ir pietiekami daudz. Kāds ir jūsu viedoklis un domas par pētījuma rezultātiem? Kopējais rezultāts ir ļoti labs, jo šie dati patiešām ir reprezentabli, viņi ir analizējami, un mēs zinām, ka viņus izmanto arī ražotāji. Šis ir tāds pirmais šāda veida pētījums, kur arī iepakotājs atvērs ir savas durvis un ļāvis analizēt šos datus, un nevienu vārdā nenosaucot. Bet, manuprāt, ka tas ir labi. Un šo pētījumu mēs veicām LIFE integrētā projekta ietveros, no atkritumiem uz resursiem. Un, manuprāt, mēs arī sasniedzām šos mērķus, kādus mēs bijām izvirzījuši, domājot par šo pētījumu jau sākotnēji izstrādes procesā. Pētījums ir noslēdzies. Un kas tālāk, ko mēs darīsim ar šo informāciju? Tālākā posmā mums ir paredzēts, kad mēs izstrādāsim ceļa karti Latvijai brīvai bez plasmasas piesārņojuma, jo mums bija 2 pētījumi. Mēs nedaudz ieskicējuši, jo bija arī otrs pētījums, kas skāra tieši vispār kopumā plasmasas kā tādas, jo nav tikai plasmasas iepakojums. Mums ikdienā arī ir daudz citādāk plasmasas izstrādājumu. Es domāju, ka tas būs arī kā tāds instruments, kuru varēs izmantot likumdevēji komunikācijā gan ar nozari, gan arī dažādu normatīvu aktu izstrādes procesā, un attiecīgi iegūt patieso situāciju, kāda ir tirgu, un izdarīt secinājumus, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs šo plasmasas iepakojumu mazinātu, un ko ar viņu mēs vispār dzīvē varam darīt. Pārstrādāt, nepārstrādāt, aizstāt ar kaut ko citu. Tā kā tas, manuprāt, ir tāds kopējais ieskats. Un tad vēl viena būtiska lieta, ko es gribēju pieminēt, tad pētījumu ietveros un vispār šī projekta ietveros, mēs kopā ar Nordic Plast, kas ir Latvijā viens no lielākajiem plasmasas pārstrādātājiem, esam izveidojuši plasmasas iepakojumu testēšanas laboratoriju. Šobrīd laboratorija akreditācijas procesā, bet tajā brīdī, kad viņš būs noslēdzies, un tas būs noteikti drīz, tad uzņēmums, kuram ir šis plasmasas iepakojums, un viņam ir šaubas, vai mans iepakojums ir pārstrādājams vai nav pārstrādājams, viņš varēs šajā laboratorijā notestēt šo konkrēto iepakojumu, pārliecināties un saņemt arī attiecīgus rezultātus. Mīļās dāmas, milzīgs paldies jums par interesanto sarunu, tiešām vērtīgu un svarīgo darbu, kur jūs darāt. Taču jums, mīļie skatītāji, aicinu būt vērīgiem un izvērtēt, kādos iepakojumos jūs izvēlaties savu pārtiku. Paldies jums, dāmas, un tā, līdz nākamajai reizei!
Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Ja mēs veiktu uzņēmumu novērtējumu, ir vairāk aspekti, kā mēs varētu skatīties tieši uz materiālu izmantošanu. Viens no tiem būtu emisijas, kas rodas no izmantotajiem materiāliem, un otra puse būtu vairāk ārējie riski, kas varētu ietekmēt vispār iespēju iegūt šo materiālu. Tieši emisiju ziņā ļoti izplatītā prakse, jau sevišķi ražošanas uzņēmumu vidū, būtu iegūt tādu vides produktu deklarāciju, jeb EPD, kas būtībā apliecina, kāda ir kopējā saražotā produkta ietekme uz vidi, ne tikai emisiju ziņā, bet arī, piemēram, no izmantoto resursu puses. Un šāda veida dokuments jau ir savā ziņā arī tāda atslēga pieeja eksportēt produktus uz Eiropas Savienību un sevišķi Skandināvijas valstīm. Ja šāda veida praksa ir ļoti izplatīta uzņēmumu starpā, tad tas varbūt ir kaut kas tāds neierasts vai neizplatīts starp cilvēkiem parastajiem, bet ir interesanti pilotprojekti, ko ir veikuši uzvedības pētnieki, jeb tā sauktā Nudge Unit pārstāvi Lielbritānijā, kur, ja mēs pievienotu pārtikas produktiem etiķetes ar emisijām, būtībā redzam rezultātu, ka cilvēki savā maltīšu izvēlēs vismaz biežāk izvēlēsies tādu maltīti, kas radīs mazāku ietekmi uz klimatu. Un otra puse būtu paskatīties, kādi tad ir tie ārējie riski, it sevišķi saistībā ar klimata pārmaiņām. Un šis aspekts noteikti pieaugs savā būtiskumā, pieaugot arī klimata pārmaiņu apmēram. Tās varētu būt lietavas, temperatūras celšanās, ekstrēmi laikapstākļi, piemēram, arī meža ugunsgrēki. Un viens no tādiem piemēriem, kur kaut kādu ietekmi mēs jau varam sajust ikdienā, būtu kafija. Jo kafijas pupiņām patīk augt konkrētā temperatūrā, konkrētos mitruma apstākļos, un ir arī modeļi, kas paredz, ka krietni samazināsies tās teritorijas, kas ir piemērotas kafijas audzēšanai gan Dienvidamerikā, Āfrikā, arī Dienvidaustrumu Āzijā.